Man līdzi nāk tagad muzikants no Rīgas, bet būtībā pēc dzimšanas Pēteris Briška ir no Preiļiem, no Galēnu puses. Un Pēteris man stāstījis ir tā, ka viņš spēlēt iemācījās tad, kad mācījās tehnikumā. Un tad tā mūzika kaut kā pazuda pa dzīvi. Un tad viņam, kad jau kļuva drusku vecāks, tad viņam, lai nebūtu garlaicīgi mājās, viņš nopirka podziņu akordeonu un sāka atkārtot tās spēles prasmes. Un tad nejauši es satiku Pētera meitu, Agnesi, un man šķita, kāda muzikants tur viens pats spēlē pa mājām, un viņš nav pie mums te muzikantu svētkos. Un Pēteris bija atbraucis pagājuši gadu uz svētkiem. Šogad viņš ir otro reizi svētkos. Aplausi Pēterim Briškam no Rīgas.